īsā atbilde par siltuma tarifiem ir tāda, ka mēs tiešām pārmaksājam par daudz. Šie tarifi ir nepamatot izreikināti. Galvenā problēma, un to tikko arī vakardien nāca klajā valsts kontrolas auditori ar atzinumu, ka tik tiešām no vienas puses TEC, tad gāzes centrāla, kas apkurina Rīgu, met gaisā 10 miljonus katru gadu. No vienas puses, tad kaut ko izmet gaisā, un no otras puses, ja pārdod Rīgai, tad pārdod to par sadārdzinātu cenu. Un iemesls tam ir tāds, ka viņiem pirmkārt neļauj pārdot lētāku, tad ir valsts tātad konkurences padomes atzinums, ka tu nedrīkst it kā dempingot, un sanāk tāda dīvaina situācija, ka tu nedrīkst atdot pat par ļoti nelielu cenu siltumu, kuru TEC citādi vienkārši izmet gaisā. Un es domāju, ka šai situācijai būs sekas. Un es ļoti ceru, ka arī politiskā līmenī notiks pagrieziens, tāpēc, ka tagad tas izskanēs pietiekoši plaši. Cilvēki uzzina, viņi redz, ka tas nav kārtībā, un tāpēc būs šis te atbalsts tam, lai kaut kas mainītos, un tad arī politiķi, viņi jau parasti seko tomēr populārām lietām, dzird, ka cilvēki ir noticējuši. Es domāju, tas jau ir noticis neatkarīgi no tā, kas notiks ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala rezultātiem, jo parasti jau, teiksim, tīru Saeimu vai uz politiķiem parlamentārās izmeklēšanas komisijām ir vairāk tāds, tā kā bāriens, tā kā politiskais nosodījums, tiek pateikts, ka vainīgs ir tas un tas, līdzīgi bija Rail Baltica izmeklēšanas komisija, vainīgie noskaidrot, bet tā ir politiskā atbildība, nevis tur krimināla tiesiskā. Šajā gadījumā varētu būt dažādi, un tur ir daudz elementu šajā te siltuma sāgā, tur ir gan nesaimnieciskums Rīgas siltumā, tur ir problēmas gan ar valsts konkurences padomu, kur nepareizi interpretē mūsuprāt to spēkā esošo likumdošanu. Tur varētu būt izmaiņas, un liels problēmas ir arī pašā regulātorā, kas nosaka šos te tarifus. Jo tur tā metodika, mūsuprāt, absolūti neatbilst tam racionālajiem, kam tur vajadzētu būt. Un to es saku gan kā fiziķis, cilvēks, kas saprot enerģētiku, siltumu un tā tālāk, gan ekonomiku, kā tas viens ar otru ir saistīts kopā. Un tāpēc es vēlu veiksmi Andrim šo lietu turpināt, šķetināt tieši politiskā līmenī. Kā tev šķiet, kurš ir atbildīgs vai kā tas vispār varēja notikt? Kādēļ tas tika pieļauts? Proti, ja ir laba pārvaldība, tad tomēr jābūt saimnieciskai rīcībai. Un tu nosauc dažādas organizācijas, viņas tomēr kādam pakļaujās. Tā jau nav tikai Rīgas siltuma vaina, teiksim, nosacīta, ka viņi paši tā izdomāja. Jā, es domāju, ka tas ir tas, ko tas vecais ir kā jau nodrāstais vārds, kas saucās oligarhija. Ko nozīmē oligarhija? Tas nozīmē to, ka kaut kādas privātas interešu grupas izdara spiedienu uz valsti vai uz pašvaldību, kas ir pa lielam valsts, tas, ko mēs saprotam valsti, un panāk sev izdevīgs lēmums. Tas, kas notika ar konkrēti Rīgas siltumu, tad mēs redzam burvīgās pārvērtības, ja es tā varētu teikt, kaut kur ap pēc 2000. Gada, kad Rīgai tika pateikts, ka mums nav vajadzīgs labajā krastā, tas ir tur, kur ir TEC, tur, kur ir centrāla apkure, vienmēr bijis, ka mums nav vajadzīgs tur šķeldu kurinātavs vest iekšā Rīgas centrā. Šīs te faktiski skaidrs, šķeldu viņi izbirst un tā tālāk. Un tad tas viss mainījās. Pēkšņi Rīgas siltuma attīstības stratēģijā šis te acīm redzamais secinājums, viņš tika strīpots ārā un sākās šo te šķeldas katlu māju attīstību. Un to nevar izskaidrot ne ar kādiem racionāliem argumentiem, jo Rīgas labajam krastam ar TEC jaudām pietiek vairāk, 2 reizes vairāk nekā vajag, tur drīzāk varētu pieslēgt, kas bija 90. gados, varētu pieslēgt arī kreiso krastu, tātad pārvilkt siltumtrasu pāri Daugavai. Un tāds plāns kādreiz bija, un pieslēgt vēl vienu daļu Rīgas. Jaudas bija un tā tālāk, bet pēkšņi vietā, kur pilnībā nevajag šīs te šķeldas katlmājas ienāca. Jā. Un tālāk jau šie te notikumi risinājās ļoti dīvaini, respektīvi šīm šķeldu katlmājām tika radīts īpašas priekšrocības. Ka vispirms Rīgai faktiski bija jāņem tas, ko ražo viņas, un nav jāņem tas, ko ražo TEC. Un tas tika izdarīts tādējādi, ka Rīgas siltums un arī Rīgas doma, viss, kas atbild vispār par šo saimniecību, viņi ievies ļoti dīvainus siltuma iepirkšanas noteikumus, kas atbilda tieši un tikai šķeldas katlmāju interesēm.
Un konkrēti viņi ievies tā saukto nedēļas tirgu. Ja šķeldu katlmājas pateica, mēs nevaram tirgot jums uz 1 dienu vai uz 2, mums vajag tā, ka mēs ieslēdzam, sabaram iekšā tur to šķeldu, un mēs varam kurināt veselu nedēļu. Tad mums ir izdevīgi. Savukārt tecis pateica, mēs nevaram jums uz nedēļu pateikt, kāda būs cena, jo, kā mēs zinām, pamatā Rīgas teci Latvenergo ražo elektrību, un viņi fiksē cenas tikai uz nākamo dienu elektrībai. Ja? Cik biržā, jā? Cik biržā, jā. Un siltums iet paralēli ar elektrību. Tas tāpatās, ka tu brauc ar automašīnu, tad puse no degvielas enerģijas aiziet siltumā, un puse aiziet no tā, lai ripotu riteņi. Un tecai tas pats. Ja tu ražo elektrību, tad tu precīzi zini, cik tev būs siltums, un tu viņu arī vari vai nodot pa velti, vai atdot par vienu vai otru cenu. Un tātad tas ir tāds ļoti interesants šis tieši tas notikums, ka Rīgā ieviesa tirgus mehānismu, kas pateica, ka reku jaunpienācēji šīs šķeldu katlmājas, mēs tirgu ierīkosim priekš viņiem, viņi vienmēr var pārdot pirmie tik, cik viņi var pārdot, un atstāja šo te lielo un efektīvo milzi, kurā tauta ieguldīja aptuveni 800 miljonus eiro. Ja, mums bija tas tie OIK maksājumi, tika izveidots ļoti efektīvs mehānisms, tam pateica stāv pie ratiem. Un tā tas turpinās vēl šobrīd. Kādu perspektīvu tu redzi turpinājumā, ja piepildās viena vai cita scenārija uz šīm katlmājām, mazajām vai pietuvinātajām dažiem imperatoriem? Viņas varētu likvidēt, pārorientēt, atstāt, lielais mills varētu pats strādāt vai... Nu, redz, kā ir, ja viņi šobrīd jau nodarbojās vienkārši kā tas malks kurinātājs vai ogļu krāvējs, kas samet iekšā to šķeldu, uzkurina un ir. Un tas ir ļoti vienkārši un vienlaicīgi ļoti ienesīgi. Ja? Tur tas ienesīgums ir milzīgs. Tas, ko dara arī šķeldas katlmājas vai cits biomasas kurinātāji daudz kur Eiropā, arī Dānijā, viņi dara tā, ka viņi arī nodarbojas ar koģenerāciju. Ko nozīmē, ka tu kaut ko dari vienlaicīgi. Nu, šajā gadījumā tas nozīmē, ka tu ražotu gan siltumu, gan elektrību. Un tādā brīdī, kad tas siltums nav vajadzīgs, tad tu ražo elektrību un tirgo piedalies, vai tad, kad viņi dārgi un otrādi. Un šāds te mehānisms bija ieviests arī šīm šķeldmājām. Dažas ir arī uzbūvētas kā koģenerācijas. Un saņēmuši ir arī šos te maksājumus, OIK un atbalstu un tam līdzīgi, bet realitātē tas tirgus ir iekārtots tā, ka viņiem to visu nevajag. Viņi sabēr tur vienkārši malku krāsnī un pārdod tur pa divkāršu cenu, ja, un ļoti labi pelna. Ja. Tātad, ja šo tirgu neizlabot, tad priekš kam man pūlēties, es vienkārši... Viņš nav interesēts, kur ir biznesa jānosērijas. Priekš kam tas ir sarežģītāk, tur vajadzēs kaut kādus cilvēkus ķemt. Un mēs to redzam arī Daugavas kreisajā krastā, tur Imantā ir Rīgas siltumam piedarošas katlmāja, kuru savulaik nopirka Rolls-Royce milzīgu turbīnu, tur varētu arī koģenerēt. Bet, ja tur aizbrauc, tad tur ir izlījusi eļļa, jau 10 gadus viņi tur stāv, ja viņiem arī nevajag. Tāpēc, ka, ja tev nav konkurences un motivācijas kādā veidā, ka tev ir tomēr jāiesprings, tad tu arī nedari to, ja.